Cik labs ir miegs katrai zodiaka zīmei. Cilvēka miega cikls un miega ieradumi var būt ietekmēti ne tikai no ikdienas stresa un dzīvesveida, bet arī no katra zodiaka zīmes. Jo katra zodiaka zīme sevī nes noteiktas enerģijas, kas atspoguļojās uz mūsu gulēšanas paradumiem. Tāpēc šodien piedāvāju jums padziļināt ieskatu, kā katra zodiaka zīme guļ, kāds ir viņa miega cikls un kādi ir miega ieradumi katrai zodiaka zīmei. Iesim cauri visam zodiaka zīmju aplim un skatīsim, kāda ir katra zīme un kā katras zīmes personīgās īpašības ietekmē viņa miega ieradumus. Pirmā zīme, ar ko mēs sākam, ir auns. Auns ir ugunszīme, kas ir pilna ar enerģiju un dzīvīgumu. Auni bieži vien cīnās ar pārslodzi, jo ir pieraduši daudz lietas darīt vienlaicīgi. Tās var novest pie grūtībām atslābināties pirms miega, tāpēc auniem vajadzētu koncentrēties uz relaksācijas tehnikām, kā piemēram dziļu elpošanu vai vieglu stiepšanās vingrinājumu kompleksu pirms gulētiešanas. Izteikta stimulēšana, piemēram, ekrānu skatīšanās, auniem būtu jāatmet un būtu jāizvairās to darīt vismaz 1 stundu pirms miega. Vērsis. Vērsis mīl komfortu un ir viena no tām zīmēm, kas vislabāk spēj izbaudīt miegu. Vērši ir pazīstami ar savu vēlmi pēc kārtības un stabilitātes, un tas izpaužās arī dzen viņu miega režīmā. Tomēr, ja vērsis jūtas emocionāli neapmierināts, tas var ietekmēt arī vērša spēju ātri aizmigt. Tāpēc vērsis gūst labumu no relaksējošas apkārtnes, kā piemēram ērta gulēšanai piemērota matrača, vēdināta gaisa, siltas segas vai patīkamiem aromātiem, kā piemēram lavanda. Dvīņi. Dvīņi ir ziņkārīgi, pastāvīgi domājoši un dažkārt cieš no pārmērīgas prāta aktivitātes pirms gulētiešanas. Tāpēc dvīņiem var būt grūti izslēgt domas un atslēgties no ikdienas notikumiem. Dvīņiem būtu liederīgi mēģināt meditāciju vai prāta nomierināšanas prakses. Joga vai meditācija pirms gulētiešanas varētu būt lielisks veids, kā apklusināt prātu un palīdzēt vieglāk iemigt. Vēzis. Vēža zīmes pārstāvjiem miegs ir ļoti svarīgs emocionālās stabilitātes uzturēšanai. Viņiem vajadzīga ir droša un mājīga vide, lai justos ērti un relaksēti pirms miega. Dažkārt emocionālais stress var traucēt gulēšanai, tādēļ vēzim ir svarīgi izveidot savas emocionālās robežas. Silta vanna vai relaksējoša tējas tase pirms gulētiešanas var būt tas veids, kas vēzim var palīdzēt iegūt lielāku miegu un dziļāku miega kvalitāti. Lauva. Lauvām patīk būt uzmanības centrā, un viņi bieži vien aizraujās ar aktīvu dzīvesveidu, lai parādītu sevi no visām pusēm. Tas var novest pie noguruma dienas beigās. Tomēr viņiem var būt grūtības atslēgties no intensīvajām dienas emocijām. Tāpēc relaksējoša mūzika vai aromaterapija ar ciedru vai sandalkoku var palīdzēt lauvām nomierināt prātu un ķermeni pirms gulētiešanas. Tāpat regulārs gulētiešanas režīms var būt nozīmīgs punkts, lai palīdzētu lauvām iegūt labāku atpūtu. Jaunava. Jaunavas ir praktiskas un analizējošas, tādēļ viņu prāts bieži vien ir pārāk aktīvs, lai viegli iemigtu. Jaunavas bieži ir spiestas uzturēt ļoti strukturētu miega režīmu, lai saglabātu emocionālo un fizisko līdzsvaru. Meditācijas un relaksācijas vingrinājumi ir tie, kas varētu palīdzēt atbrīvoties no ikdienas rūpēm un atslēgties pirms gulētiešanas. Jaunavām varētu palīdzēt arī dienas grāmatas rakstīšana pirms gulētiešanas, lai iztīrītu prātu no nevajadzīgām domām. Svari. Svari ir harmonijas un līdzsvara zīme, un bieži vien svari meklē arī līdzsvaru savā apkārtnē.
Tāpēc nesakārtota vide un konflikts var traucēt viņu miega ritmam. Tāpēc svariem ir būtiski radīt mierīgu, estētiski pievilcīgu un harmonisku vidi savā guļamistabā. Klusa, mierīga mūzika vai nomierinošs augu tējas rituāls ir tas, kas var palīdzēt viņiem labāk iemigt un saglabāt harmoniju savā ikdienā. Skorpioni. Skorpioniem ir dziļa emocionālā dzīve, un viņi bieži vien guļ dziļi, kad ir izveidojuši emocionālo līdzsvaru. Tomēr, kad viņi ir emocionāli satraukti, tas var traucēt viņu miegu ritmu. Tāpēc skorpioniem var palīdzēt meditācijas prakses, kas veicina emocionālo atbrīvošanos un ļauj viņiem mierīgi aizmigt. Tāpatās arī aromaterapija ar pačulijas vai vetivēras eļļām var būt noderīga, lai veicinātu dziļu atpūtu. Strēlnieks. Strēlnieks mīl brīvību un piedzīvojumus, un viņa prāts bieži vien klīst, domājot par jauniem ceļojumiem un pieredzēm. Tas var arī traucēt gulētiešanai. Tāpēc strēlniekam ir bieži nepieciešams atgādinājums apstāties un atpūsties. Relaksācijas rituāli tādi kā, piemēram, dabas skaņu klausīšanās vai elpošanas vingrinājumi var palīdzēt strēlniekam noskaņoties uz dziļu un atjaunojošu miegu. Mežāzes. Mežāži ir disciplinēti un atbildīgi, kas nozīmē, ka viņi spēj uzturēt regulāru miega režīmu, ja tas ir nepieciešams. Tomēr viņu darba prasības un ambīcijas dažkārt traucē viņu spējai pilnībā atslābināties pirms miega. Tāpēc mežāzim būtu liederīgi veikt laiku sevis kopšanai pirms gulētiešanas. Lasīt grāmatu vai ieslēgt kādu relaksējošu mūziku, kas palīdzētu nomierināt prātu. Ūdensvīrs. Ūdensvīriem ir radošs prāts, un viņi bieži guļ labāk, ja viņi varbūt spējuši pirms tam brīvi izteikties savā radošumā. Jo, ja domas šķērso prātu pārāk aktīvi, tas var traucēt ūdensvīriem gulēt. Viņiem palīdzēs nomierinoša vide, kas stimulē viņu iztēli, piemēram, gaismas, kas atgādina zvaigžņotu debesi, vai pat mākslas izstādes apmeklējums pirms miega. Un visbeidzot, zivis. Zivis, kā jau ūdens zīme, ir ļoti intuitīvas un sapņainas. Zivis var būt dabiski saistīts ar savu sapņu pasauli, un tādēļ zivīm bieži vien miegs ir ļoti dziļš un atjaunojošs. Tomēr, ja zivis ir emocionāli noslogotas, tas var traucēt viņu miegu. Zivīm tad palīdzēs relaksējoši rituāli, kā piemēram aromaterapija vai maiga mūzika, kas ielietu viņus dziļā un sapņainā miegā. Tāds ir šodienas stāsts par to, cik labs miegs ir katrai zodiaka zīmei. Ja vēlies sīkāk uzzināt par savu konkrēto zodiaka zīmi, es laipni gaidītu uz konsultāciju. Ja vēlies sīkāk dzirdēt par sava miega meditatīvo lasījumu, seko mūsu kanāla jaunajai sadaļai Astroloģiskais miegs, kā arī skaties kanālā visu citu, kas atbilst tavam zodiakam vai mūsu jaunumos. Tiekamies!